Vēja ģeneratori, lai gan tiek uzskatīti par zaļu enerģijas avotu, var radīt būtisku kaitējumu gan floras, gan faunas daudzveidībai. Viņu uzstādīšana var traucēt dabiskajiem dzīvotņu dzīves apstākļiem, rada trokšņa piesārņojumu un ietekmē vides ainavu. Tas ietekmē gan vietējos putnus un dzīvniekus, gan augus, kas dzīvo šajās teritorijās. Eiropas parlamenta vēlēšanas ir iespēja paust savu viedokli par šo jautājumu un atbalstīt kandidātus, kuri cenšas aizsargāt dabas vides un alternatīvus enerģijas avotus, kas nekaitē floras un faunas daudzveidībai. Alternatīvas vēja ģeneratoriem var ietvert saules enerģijas izmantošanu, hidroelektroenerģijas ražošanu un citus vides draudzīgus enerģijas avotus. Investējot un attīstot šos alternatīvos risinājumus, mēs varam samazināt vēja ģeneratoru negatīvo ietekmi uz dabu un veicināt ilgtspējīgāku enerģijas ražošanas sistēmu. Tas ir solis uz priekšu ceļā uz tīrāku un veselīgāku vidi visiem. Sveiki, mani sauc Mārtiņš Ate un esmu deputāta kandidāts no Tauta Zeme valsts saraksta numur 13 Eiropas parlamenta vēlēšanās. Mūsu balsis ir svarīgas. Tikai kopā mēs varam panākt, ka Latvija zied Eiropā, saglabājot savu unikālo identitāti un brīvību. Balso par Tauta Zeme valsts sarakstu numur 13. Uzziniet vairāk par mani martinsate.com.